Un tagad interesantākā daļa. Cik daudz no jums zina vārdu bezspriķels? Droši paceliet roku, tas nav ļauni. Nekur daudz zina, kas ir bezspriķels. Es pastāstīšu mazliet. Bezspriķels no krievu valodas, varbūt tiem, kas neredz, vai tiem, kas negrib lasīt. No krievu valodas bezspriķeli, tās ir darbības, kas pārkāpj jebkādas rakstītas un nerakstītas likums. Un jēdzienu sāk izmantot 90. gadu sākumā mums par lielu pārsteigumu bijušajās PSRS valsts teritorijā. Sākotnēji tas izplatījās kriminālās aprindās, norādot uz rupju kriminālo un, kas vēl svarīgāk, pašu noziedznieku radītu likumu pārkāpumu. Tas nozīmē, ka mēs ejam tieši tik tālu, ka mēs ne tikai pārkāpjam visus likumus, kas rakstīti, bet vēl pārkāpjam tos likumus, kas nav rakstīti. Un te es gribētu nodemonstrēt jums vienu piemēru. Tātad vēlreiz, kas mūs sagaida skaļas pārdomas industrijai? Vispirms es gribētu atvainoties visiem tiem, kurus varbūt tas satrauc. Tāpēc es jūs pabrīdināju. Pēc tam es gribētu pateikt, ka neviens no organizatoriem nezināja par to, ko es nu pat izdarīju, un es uzņemos pilnu atbildību. Vēl es gribētu teikt to, ka es par visu samaksāšu. Un vēl to, ka universitātes nauda procesā nebūs iesaistīta. Es gribēju parādīt, kā izskatās no malas lietas, kurām nav atrisinājuma. Ko es reklamēju? Kas tā ir par publicitāti? Un es aicinu cilvēkus, industrijas pārstāvjus un arī patērētājus turpināt šo diskusiju un jautāt, vai lietas var darīt pašmērķīgi vai nē. Paldies! Un vēl pirms mēs beidzam, es gribēju nolasīt, kā nekā akadēmiska rakstura prezentācija, kur es sāku ar šo te J. Konrāda Levinsona definīciju no 86. gada. Un es gribētu turpināt ar citātu, ko viņš raksta vienā no savām daudzajām grāmatām. In order to sell a product or a service, a company must establish a relationship with the customer. It must build trust and support. It must understand the customer's needs, and it must provide a product that delivers the promised benefits. Tad lūk, neaizmirsīsim arī par šo te partizāņu mārketinga daļu. Paldies vēlreiz! Visu labu!